Trumps tikko pazemoja Irānu pēc tam, kad pavēlēja uzbrukt Irānas radariem, kad no Teherānas palaistie droni virzījās Hormuza šauruma virzienā. Šo sestdienu, 2026. gada 6. jūnijā, ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka notriekusi 4 Irānas triecienu dronus un pēc tam uzbrukusi piekrastes novērošanas objektiem Gurukā un Kašīnas salā. Vašingtona šo rīcību uzskatīja par tiešu reģionālā jūras satiksmes aizsardzību, kamēr Irāna centās notikušo reducēt līdz brīdinājumu šāvieniem jūrā. Režīms izraisīja incidentu reģiona bīstamākajā punktā, mēģināja demonstrēt kontroli pār Hormuzu un saņēma ātru, precīzu un nežēlīgu atbildi. Ko Teherāna mēģināja panākt? Kāpēc Trumps atbildēja tieši tagad? Kā šis spiediens var mainīt sarunas? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šāda video ir katru dienu. Darbība sākās, kad Irānas droni tika palaisti Hormuza šauruma virzienā, teritorijā, ko izmanto komerciālie kuģi, naftas tankuģi un kuģi, kas saistīti ar globālo enerģētikas drošību. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka droni radīja tūlītējus draudus jūras satiksmei un tika notriekti, pirms tie varēja nodarīt kaitējumu. Pēc tam amerikāņu spēki uzbruka piekrastes radariem, ko Irāna izmantoja Gurukā un Kašmiras salā. Faktiski Trumps negaidīja, kad režīms pārvērtīs provokāciju traģēdijā. Viņš pavēlēja iznīcināt Teherānas militāros novērošanas līdzekļus jūras zonā. Irāna vēlējās radīt iespaidu, ka tā joprojām spēja kontrolēt kara tempu. Manevra ar droniem pie Hormuza nebija tikai militāra. Teherāna mēģināja atbildēt komunikācijā. Irānas valsts mēdīji noliedza ziņojumus par sprādzieniem un paziņoja, ka Bandarabasā nav notikušas sadursmes. Pēc tam Irānai pietuvināti avoti ziņoja par brīdinājumu šāvieniem jūrā, kad šajā rajonā pārvietojās amerikāņu kuģi. Šī toņa maiņa liecina par neapmierinātību. Sākumā viņi noliedz. Pēc tam viņi atzīst aktivitāti. Tad viņi mēģina pārdot ideju, ka tikai brīdināja. Bet tas, kurš izdara brīdinājumu šāvienu, palaiž dronu un mobilizē piekrastes radaru pie vitāli svarīga maršruta, nedara to tikai teātra pēc. Viņš pārbauda robežas. Un tur Trumps pavērsa situāciju sev par labu. Kamēr kreisie mēģina pārdot ideju, ka Amerikas Savienotās valstis tika ievilktas nekontrolējamā krīzē, realitātē situācija ir cita. Irāna izaicināja. Amerikas Savienotās valstis notrieca dronus, trāpīja radariem un saglabāja spiedienu uz Irānas militārās operācijas sirdi. Nebija nekādas amerikāņu atkāpšanās, bija pārdomāta atbilde. Režīmam netika piešķirta priekšlaicīga balva. Tiem, kas mēģināja zastraidēt jūras satiksmi, nekavējoties tika piemērotas sekas. Trumps arī sniedza vēl vienu paziņojumu, runājot par Irānas militāro spēju. Viņš sacīja, ka lielākā daļa dronu rūpnīcu, palaišanas platformu un raķešu ražošanas zonu jau ir iznīcinātas. Taču atzina, ka Teherāna joprojām saglabā daļu savu raķešu un dronu. Tas nenovājina viņa teikto. Tieši pretēji. Tas parāda, ka Vašingtona neizliekās, ka briesmas ir beigušās. Baltais nams zina, ka Irāna joprojām spēja ievainot, provocēt un izmantot draudus kā sarunu ieroci. Tāpēc spiediens turpinās. Donalds Trumps neteica, ka Irāna vairs nerada nekādu risku. Viņš teica, ka Irānas spējas ir būtiski samazinātas, taču tās joprojām pastāv. Un kad prezidents apgalvo, ka zina, kur atrodas raķetes, droni, rūpnīcas un palaišanas iekārtas, viņš runā uzreiz 2 auditorijām. Irānai tas ir brīdinājums. Savukārt ASV sabiedrotajiem tas ir signāls, ka amerikāņu izlūkdienests joprojām seko mērķim. Kodola aizkulises vēl vairāk palielina šīs kustības nozīmi. Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners devās uz Oukridžu, Tenesī štatā, lai tiktos ar speciālistiem, kuri varētu piedalīties iespējamās kodolsarunās ar Irānu. Trumps nerīkojas tikai impulsīvi un pēc tam domā. Viņa komanda gatavo tehnisko pusi, pēta urāna bagātināšanu, uzraudzību, nākotnes ierobežojumus un kodolmateriālu utilizāciju. Kamēr militāristi kontrolē Hormuza šaurumu, sarunu vedēji pēta, kā nepieļaut, lai Teherāna pārvērš sarunas par tukšu runāšanu. Irāna cenšas izvirzīt uz galda $24 miljardus iesaldēto aktīvu. Režīms saka, ka šī nauda jāatbrīvo kā uzticības zīme, taču tas izklausās pēc šantāžas.
Teherāna palaiž dronus, draud jūras ceļiem, atbalsta sabiedroto grupējumus reģionā un vēl pieprasa naudu pirms sniedz reāls piekāpšanās. Trumps nevar pieņemt šādu veidu apgriezienu. Atbrīvot miljardus pirms konkrētām garantijām nozīmētu dot finansiālu elpu režīmam, kas izmanto krīzi kā politisku valūtu. Spiediens uz iesaldētajiem resursiem parāda, kāpēc Irāna ir satraukta. Režīmam ir vajadzīga nauda, ir jāspēj pārdot naftu, jāatjauno ceļš savam eksportam un ir jāizkļūst no grūtībām, nerādoties sakauts savas tautas priekšā. Tāpēc viņi cenšas pārvērst katras sarunas par pārbaudījumu Vašingtonai. Taču Trumps dara tieši pretējo. Viņš spiež Teherānu vispirms pierādīt, ka tā pieņem ierobežojumus, uzraudzību un reālu atkāpšanos. Bez tā nav balvas. Reģionālā reakcija arī parāda, ka šis jautājums vairs nav tikai simbolisks. Ziņojumi liecina, ka Irāna mēģināja uzbrukt amerikāņu bāzēm reģionā un ka pretgaisa aizsardzība Persijas līcī bija spiesta pārtvert draudus. Tas pastiprina uzskatu, ka Teherāna izmanto vairākus frontes virzienus vienlaikus. Režīms cenšas izdarīt spiedienu pa jūru ar raķetēm, droniem, sabiedroto militārajām grupām un kodolsarunu ceļā. Trumps atbild ar tādu pašu pilnīgas spiediena loģiku. Militārs spēks, blokāde, tehniskas sarunas un atteikšanās piešķirt naudu bez garantijām. Hizbollah šajā scenārijā iesaistās kā vēl viens Irānas mehānisma elements. Teherāna turpina atbalstīt šo grupējumu un cenšas izmantot konfliktu Libānā kā kārti sarunās ar Vašingtonu. Tā ir vecā režīma taktika. Kad tas zaudē pozīcijas vienā frontē, tas iesaista citu. Kad tiek izdarīts tieši spiediens, tas runā par reģionālu uguns pārtraukšanu. Kad tas vēlas naudu, tas sajauc sankcijas, šauru naftas piegādi un bruņotus sabiedrotos vienā paketē. Mērķis ir nogurdināt Savienotās valstis un piespiest izdevīgu risinājumu Irānai. Trumps cenšas tieši to novērst. Atbilde Hormuzā kalpo, lai parādītu, nekādas sarunas nebūs, kamēr nav patiesības. Režīms var mēģināt pārdot lepnumu un pretestību, bet realitāte ir tāda, ka katra provokācija maksā militāro struktūru, radaru, dronu, maršrutu un manevrēšanas iespējas. Teherāna gribēja iesaistīties sarunā, pieprasot naudu un spēku atzīšanu. Tā iesaistījās tikai pēc tam, kad zaudēja aprīkojumu un redzēja, kā Savienotās valstis trāpa jutīgos novērošanas punktos. Spēcīgākā salīdzināšana ir Sarkanajā jūrā. Tur, kur uzbrukumi kuģiem parādīja, kā ar Irānu saistītas grupas spēja pārvērst tirdzniecības ceļus par politiskā spiediena lauku. Kad droni un raķetes sāk mērķēt uz jūras satiksmi, izmaksas gūstas uz daudziem uzņēmumiem, patērētājiem, enerģiju, pārtiku un transportu. Trumps zina, ka tāda pati metode Hormuzā būtu vēl bīstamāka, tāpēc atbilde tika sniegta pirms iebiedēšana kļuva par rutīnu. Es esmu Milsons Salvējs, starptautisko attiecību speciālists. Mans mērķis ir jūs katru dienu informēt ar patiesību. Ziņu saites ir norādīts video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās ieskatieties komentāros, lai jūs vēl vairāk iesaistītos Vilsona Alvesa kopienā.